Kā mēs pārbūvējām RIPO e-komercijas sistēmu un no novecojušas WordPress lapas izveidojam jaunu, strukturētu un automatizētu pārdošanas sistēmu, kas eksportē uz dažādām Eiropas valstīm. RIPO ir ražotājs, kas piedāvā individuāli pielāgotus produktus, un šis e-veikals bija speciāli izstrādāts priekš insektu sietu ražošanas un pārdošanas visā Eiropā. Ja runājam par situāciju pirms tam, viņiem bija novecojusi WordPress lapa, kas nespēja nodrošināt stabilu pārdošanas plūsmu. Tehniski tā bija ierobežota un lēna, struktūra nebija veidota pārdošanai. Pirkšanas process nebija skaidrs un ērts, un pats galvenais nebija konfigurātori, kas ļautu klientam ievadīt savus individuālos izmērus un uzreiz ievadīt, redzēt šo cenu. Un rezultāts bija vienkārši apmeklētāji bija, bet pārdošanas potenciāls netika pilnībā izmantots. Klientam bija jāmeklē informācija, jāgaida atbildes un jāveic lieki soļi pirms pirkuma, un katrs sarežģījums samazina iespēju, ka pirkums tiks pabeigts. Tāpēc šis projekts netika vienkārši kosmētiski uzlabots, tas tika uzbūvēts no jauna ar skaidru mērķi, strukturēta, mērogojama e-komercijas sistēma. Un tagad paskatīsimies, kā sistēma strādā šobrīd. Klients ienāk mājaslapā, un sistēma automātiski nosaka viņa atrašanās vietu pēc IP adreses. Tātad šobrīd lapa darbojas 8 valodās. Tirgos kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Somija un arī starptautiskajā tirgu, kur ir angļu versija, un katram tirgum ir sava valoda un sava valūta. Pieņemsim, tātad, ja cilvēks atrodas Zviedrijā, pat ja viņš atver latviešu valodas domēnu, viņam automātiski atvērsies zviedru valoda un viss rādīsies zviedru kronās. Un pieņemsim, ja atver no Dānijas, tad dāņu valoda, dāņu kronas. Tur, kur ir eiro, tur rādās eiro, bet rādās attiecīgā valsts valoda. Tas nozīmē, ka klients uzreiz redz sev saprotamu valodu un attiecīgo valūtu, un nav nepieciešams neko mainīt manuāli. Tālāk mums ir produktu lapa, un šeit būtiskākais elements ir kompleksais konfigurators. RIPO produkti nav standarta izmēra preces, katrs insektu sietis tiek izgatavots pēc individuāliem parametriem. Pieņemsim, klients ievada loga platumu, augstumu, rāmja biezumu, izvēlas sieta tipu, krāsu un citus parametrus. Un brīdī, kad šie mērījumi tiek ievadīti, dati automātiski tiek nosūtīti uz RIPO ERP sistēmu. ERP sistēma 1 līdz 2 sekundžu laikā aprēķina precīzi cenu un, balstoties uz ievadītajiem izmēriem, materiālu izvēli un ražošanas loģiku, nosūta to cenu atpakaļ uz veikalu reālajā laikā. Pieņemsim, kur man ir redzama šobrīd cena, es nomainīšu uz 250, un te es arī nomainīšu uz 250, tikko cena nomainījās. Un tas process, kas notiek aizmugurē, nosūtās pieprasījums. Jā, un tad cena aprēķinās un padodas atpakaļ, un viss notiek reālā laikā. Klients uzreiz redz precīzu cenu savam individuālajam produktam, nav jāgaida piedāvājums, nav jāsazinās ar konsultantu, un tas padara pirkuma procesu skaidru un prognozējumu. Tālāk norēķina posms. Ja, balstoties uz klienta ģeolokācijas, sistēma automātiski piemēro pareizo PVN atbilstoši konkrētās valsts likumdošanai. Kad pasūtījums tiek veikts, visa informācija, individuāli izmēri, izvēlētais sieta tips, krāsa, piegādes dati un maksājuma metode automātiski nonāk ERP sistēmā. Un ražošanas komandai nav manuāli jāpāraksta dati, nav atsevišķu Excel failu, nav risku, kas rodas informācijas nodošanas procesā. Tas nozīmē precizitāti un skaidru darba plūsmu no klienta pasūtījuma līdz ražošanai. Papildus tam lapas struktūra ir veidota pēc pārdošanas loģikas, skaidrs vērtības piedāvājums, klientu atsauksmes, detalizēta mērīšanas instrukcijas ar vizuāliem piemēriem, biežāk uzdotie jautājumi un uzticības elementi. Rezultātā mēs izveidojam nevis vienkārši jaunu mājaslapu, bet gan strukturētu e-komercijas sistēmu, kas automātiski pielāgojas tirgumu un valūtai, ļauj klientam pašam konfigurēt produktu, aprēķināt cenu reālajā laikā, integrējas ar ERP un ražošanu un veidota ar skaidru pārdošanas loģiku. Jo e-komercija nav tikai dizains, tā ir sistēma, kas strukturē apmeklētāju plūsmu un pārvērš tos pasūtījumos. Un ja tava uzņēmuma e-komercijas sistēma šobrīd novecojas vai nespēja nodrošināt stabilu pārdošanas rezultātu, un tu vēlies sakārtot gan tehnisko pusi, gan ievies risinājums, kas palīdz palielināt konversiju un ieņēmumus, aprakstā zem šī videoklipa būs kalendārs, kur var pieteikties bezmaksas e-komercijas auditam, un mēs parādīsim, kur šobrīd tiek zaudēts potenciālais apgrozījums un kā to palielināt.